klusuma sekunda. 3, 2, 1. Labrīt, Latvija! Mans sauc Andris Vīzols un šis ir mans brīnišķīgais asistents Toms Pelkers. Un šodien, dāmas un kungi, mēs jums mēģināsim parādīt ko ļoti interesantu. Par ko mēs bijām izlasījuši vienā amerikāņu žurnālā, kurš saucās Science Today saucās žurnāls. Un viņi runā par to, kā jūs varat izmantojot dažas pavisam parastas veids, kurus varat atrast savā virtuvē, nedaudz atsvaidzināt, atjaunināt produktus, kas ir nedaudz pastāvējuši, teiksim, kā augus vai dārzeņus. Un mums ir tieši viens no manas virtuves palicis, bija aizbraucis projām, es nogo palicis viens banāns. Kurš ir diezgan viņš nav sapalaicis, viņš ir stāv, paldies. Un viens sveiks banāns vienkārši tīri salīdzināšanai. Un varbūt tu vari pastāstīt par to visu. Jā, tas, ko mums vajag, lai atsvaidzinātu banānu, 2 petrauki. Tas ir, vairāk kā mazāk. Un grīķu paki, jebkādi grīķi derēs. Un grīķiem ir tie putekļi, kuros iekšā ir mikroflora, kas pozitīvi ietekmē banānu. Un kāpēc mēs pārvaram no viena trauka uz otru, šeit putekļi nedaudz tā kā grīķi rīvējas viens par otru, un, jūs nedabūnat daudz vairāk putekļus, jūs dabūnat mazliet vairāk, tas process pātrina tikai. Un tas, ko mēs darīsim, ir mēs jauksim vienā no traukiem iekšā šo te banānu un apbērsim ar šiem te grīķiem. Un tas, kam vajadzētu notikt, ir ļoti īsā laikā pārbrot, teiksim, tā kā liekot banānu no viena trauka uz otru trauku un barot virsū šos te grīķus. Kaut kādā veidā šis te banāns, lēnā garā visa tā grīķu mikroflora sanāk, uzsūc visus mikrobus, kas ir ievilkušies iekšā banānu mizā, un banāns lēnā garā sāk palikt svaigāks un tīrāks. Mēs pēc tam arī pamēģināsim. Bet vēlāk nekādā gadījumā šos grīķus nedrīkst vārīt, jo viņi uzsūc visas tās baktērijas, kuras ir banānā, un tas varētu būt diezgan neveselīgi, tāpēc. Super. Jā, paņem pārdu vēl. Tagad mēs vienkārši būtu pātrinājumi šitajā vietā, kur mēs vienkārši tā kā bērām tipu. Viņš jau, paskatoties īstenībā, ja mēs salīdzinām viņus, viņš jau paliek stipri zaudināts. Viņš paliek stipri zaudināts. Pamēģinām vēl mazliet, ka būtu vienkārši priekšā. Jā, vienkārši patrin iekšā šādu. Un ja mēs attaisam vaļā, tad apskatoties, es teiktu to, ka varbūt nav perfekti, bet mēs varam apskatīties. Nē, viņš ir, ja mēs salīdzinām, šī puse droši vien laikam vienkārši stāvēja vairāk vaļā. Jā, bet atceries, tajā rakstā bija rakstīts, ka tas vizuāls īsti nav tik svarīgs, tas, kas notiek iekšā, tad mēs mēģinām pasties pārbaudi. Jā, viņš ir pilnīgi sveiks. Nice. Jā. Tu vēl. Bišķi brūna bija. Tā. Jūs vēl mums vajag. Izmēģiniet. Un tas arī var viennozīmīgi noderēt gan mājasaimniecēm, gan studentiem. Jūs to varat parādīt saviem bērniem. Kojās. Jūs to varat kojās, tas viennozīmīgi ļoti labi noder. Gadījumā jums ar banānu liekas, ka ja jums ar to nav gana, tad īstenībā interesanti tas, ka šis eksperiments darbojas arī ar pavisam citām lietām. To pieņemsim var izdarīt arī ar burkānu. Bet burkāns ar grīķiem nestrādās, ar to mēs esam pamēģinājuši. Jā, tas neiet cauri. Cik mēs palasījām, varēja izmantot rīsus, bet valdo rīs mums nekādā veidā nedarbojās. Parādi. Kas ir? Mēs varam pamēģināt. Mēs ieradām, ka stumšo burkānu mēs viņu parīvējam iekšā. Praktiski, kā jūs redzat, varbūt mēs varam pamēģināt viņu apbērt šitus. Jā, varam pamēģināt apbērt. Tiešām, pilnīgi atšķirīgs, jā. Bet interesanti tas, ka ja jūs paņemat tieši gargraudu rīsus. Jo viņiem mazliet atšķirās tā mikroflora. Varbūt no sākuma tad turlojas iekšē. Labi, tā. Jā, tā cilvēku redz. Un, ja mēs ieliksim viņu gargraudu rīsos, mēs varam vienkārši pariet kaut kādu pašu galu. Cik tas tik netīri. Jā, tas ir dos netīri. Viņš jau sāk palikt. Lēnāk garāk. Viņš jau sāk palikt gaišāk. Iedod viņš šit te iekšā. Vienkārši liekam visu. Var redzēt, ka pat gals jau sāk palikt stipri. Nē, pamēģis vēl bišķiņās. Patur viņu varbūt. Jā, paskatoties. Tas ir tiešām dīvaini. Un tagad mēs jauksim visu pārējo, pamēģināsim izdarīt tā kā mēs darījām pirmīt ar banānu. Un ar rīsiem ir interesanti tas, ka, ja jums bija grīķi jāber uz rīņķi, tad rīsiem tas darbojas bišķiņu savādāk, jums vienkārši jāatstāj kādu grītiņu. Un praktiski jūs rīsi paši pēc sevis uzvar, galvenais ir apsikt pilnīgi visu. Lai viņš ir visu cauri. Galvenais ir tā, lai viņam netiek klāts liekas skābeklis. Un kamēr viņš ir iekšā, labākam rezultātam it kā varot izmantot celofānu maisiņus aizvaramos, bet mums tā vienkārši nebija pie rokas, tāpēc. Un ja mēs paskatāmies tagad jau, es pat teikšu, gan viņš paliek, ieliec viņu vēl. Mēs vienkārši pēc mūsu lūksim.
Un jā, tas ir nereāli. Jā, viņš paliek reāli gaišāks. Šitie varbūt Man arī. liekas, šī ir vienkārši netīruma, bet Šitie rīsi, man liekas, arī nedara. šie nav īsti tie labākie, man liekas, bet no blāņš pagaidām pastāv. Nu, jāsaka, ka mēs neesam pārbaudījuši to tik daudz reizes, bet tā atzīmēs mēdījums skaidri. Jā, viņš ir palicis, teikšu tā, relatīvi gaišāks. Jā, šie rīsi laikam nav īsti derīgi, jo viņi bija mazliet pastāši, bet jūs varat redzēt, ka burkāns palicis stipri gaišāks. Un pats pēdējais, par ko tur bija, par ko tur bija rakstīts, bija par citroniem. Mums ir viens vecs citrons, to bija nedaudz grūtāk dabūt, mēs aizgājām uz bāru, bet interesanti ir tas, ka tas nedarbojās kad ar gargraudu rīsiem, tas vispārībā nenotiek. Mēs varam ieraudzīt viņu te iekšā. Jā, Mēs varam apbērt viņu. Un tas īsti nemaz neiedarbojas, jo gargraudu rīsi ir... Viņi ir daudz īsāki. Viņi kā saucās gargraudu rīsi, bet tāpat laikā Viņi nav tik reisti, viņiem nav tik krāsni. Bet šeit lieta savukārt nodara atkal valdo rīsi, kas nes kāpēc, kaut kādā veidā... Es domāju, šo vienkārši ber šajā traukānā. Burvīgi, ja mēs uzvarām atkal valdo rīsus virsū šim citronam, tad ļoti lēnām berot. Arī kā jau es teicu, ar rīsiem jums nekas nav jādara, jums tikai jāapsedz un jāļauj viņam kādu laiku gribat, lai tas process notiek bišķīt ātrāk tieši ar citronu. Ar citiem augļiem es nestrādāju, es strādā tikai ar skābiem augļiem. Jūs varat paņemt un uzbērt, sāli bišķīt. Es domāju, īstenībā pat cik īsti vajadzētu šoreiz. Vairāk bišķīt. Bet obligāti ir jāizmanto rupjais sāls, jo ar parasto sāls neskādēļ nestrādā. Burīgi, un ja mēs apgriežam otrādāk, tad... Viņš jau īstenībā, tu jau var viņam tērāt, tad vispār vairs nekā nav. To es gribu, lai šies iztautos. Jā, tas ir nenormāli. Protams, sāls, viņam visu ir mazliet par daudz sāls, bet to var iztīrīt. Jā, tas ir vienīgais, jums pēc tam viņš ir obligāti jānoskalo, tāpēc, ka ja jūs barat kādu sāli. Bet tāpatām bez sāls tas aizņem burtiski 2 reizes ilgāku laiku, tā kā tā. Man zvana telefons, tas arī pagaidām būs viss. Man sauc Toms, man sauc Andris, paldies, ka skatījāties, un uz redzēšanos Latvija! Vēl ir tikai viena lieta, kas ir drošības brīdinājums. Nedrīkst nekādā gadījumā viņus vairs vārīt un ēst. Vienīgais rīsus pēc citronu var, jo citrons neko slikti it kā viņiem jau sāls tāpat. Mums jau sāls ir iekšā tā kā. Tā kā tā. Bet grīšs nekādā gadījumā nevajag.